Dziesma par kontroli būtu tāda, ka Dmaika metodē kontrols fāze iespējams ir visnozīmīgākā. Jo bieži vien tā tiek ignorēta, bieži vien tai netiek pievērsta vajadzīgā uzmanība. Jo liekas, viss smagais darbs jau ir padarīts, ir definēta problēma, ir veikti mērījumi, lai saprastu tās apmēru, ir veikta pamatcēloņa analīze un ir izdomāti uzlabojumi, kā procesu uzlabot. It kā procesam vajadzētu kopš tā brīža jau darboties jau jaunā, labākā kvalitātē. Tomēr realitāte ir savādāka. Veikto uzlabojumu dzīvotspēja ir atkarīga no tā, cik daudz darbinieki ir gatavi mainīties un pieņemt piedāvātās izmaiņas. Jo, ja visi darbinieki darītu to, kas organizācijā ir vislabākais, tad kontrole nebūtu vajadzīga. Cilvēki ar dažādi izprot to, kā ir veicams darbs. Viņiem ir dažāda dzīves pieredze, profesionālā pieredze. Tāpēc ir svarīgi sekot līdzi procesiem, skatīties viņu darbību un reaģēt brīžos, kad procesi nenotiek tā, kā tie ir plānoti un neatbilst standartiem.